Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums jau atkal ar jaunu video. Kas šodien būs, jūs jautājiet? Šodien būs, jūsu pieņēmumi par mani, ko jūs domājat, vai jums es patīku, vai es jums nepatīku, vai jūsu pieņēmums ir pareizs vai nepareizs. To jūs uzzināsiet šodien šajā video. Es jums palūdzu Instagramā iesūtīt man pieņēmums. Tātad, ja jūs nesakojat Instagram, piesakojiet manam Instagramam nākošiem Q&A, nākošiem pieņēmumiem vai jebkam citam, kas ir saistīts ar Instagramu. Jā, piesakojiet. Tātad, sākam. BG centrs skatās tagad šobrīd kamerā. Nē, viņš nestās, viņš skatās uz mani šobrīd. Labdien! Tu arī šito filmē. Jūs filmēsiet? Vai jūs jau nofilmējat? Visi filmēšana. Nu, bet, man vajag views, vecīt. Es nepārdodos skatītāji, bet man vajag views. Bet es nepārdodos. You lying ass bitch. Tātad, jā, kā jūs dzirdējāt, Mr. BG centrs teica, visi filmē šīs video. Nu, un ka filmē, nu, un es arī gribu. Es arī gribu zināt, ko jūs domājat par mani, kādi ir jūsu pieņēmumi, un vai aplaus jūsu cerības, sapnis, pieņēmums, vai arī jums ir pilnīgākā taisnība, un ja tas ir kaut kas slikts, tad kind of a bad person. Pirmais pieņēmums ir no Nila Mauriņa, un Nils Mauriņš, Nila Naura pieņēmums ir tāds, ka es esmu gejs un pusī nabaks. Uzreiz mēs būsim, atklāti. Es neesmu gejs, man patīk meitenes, cik man zināms, pagaidām šajā brīdī varbūt pēc 10 gadiem būs savādāk, bet es šaubos, pagaidām tādēļ es esmu brīvs meitenes. Nilam, protams, kad ir uzlikts private, viņa, profils, es nevaru apstīties, kā izstāš Nils. Interesantā lieta ir tajā, ka viņš man nosauc par geju un pusī nabagu, bet šis cilvēks man seko. Now you fucked up! Now you fucked up! Now you fucked up! You have fucked up now! Now you fucked up! 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 Tad sanāk, tu seko gejiem, pusī nabagiem, tādēļ tev patīk tādi cilvēki, nekas nav problēmas ar gejiem, bet es ticu, ka tu to nedomāji labā nozīmē, ka tu esi gejs. Domāju, tu gejs, iedošu to pa galvu. Es ticu, ka tu to tā domāji. Tādēļ, kāpēc tu man seko, ja tu uzraksti tādas lietas? Nila Mauriņ, nesaprotu to. What, you stupid fuck! Look at you now! Tad, pirmā lieta bija diezgan negatīva, diezgan slikta. Es domāju, man skatītāji, pateiks arī kaut ko labu par mani, tādēļ pasīsimies, kas ir nākošais. Pēc TV saka, Neglīts dzīvoja pie Funface TV. Nopietni. Fucking nopietni. Nekas pozitīvs. Paldies tev pēc TV. Respect my pacan. Pa Neglīt, tas ir subjektīvs viedoklis. Ja es tev liekos Neglīts ir aita, tikai es nezinu, kāpēc tu čaļus vērtē, īsti vai Neglīt vai glīt. Man vienalga, čals paliek čals, es saku, man interesē meitenes. Ja viņš cool dude. Un dzīvoja pie Funface TV. Jā, es noteikti dzīvoju pie Funface TV. Šis ir Funface TV dzīvoklis. Viņi man atļauj šeit palikt ar nosacījumu, kad es viņiem taisu ēst, kad es viņiem tīru istabas, kad es viņiem noslauku pēdas. Jūs jau domājat, ka kaut ko citu noteikti. Kaut kā man jāatmaksā, lai dzīvotu ar šiem pagodinātajiem prezidentu bez maz vai status Latvijas YouTube kingiem Funface TV. Paldies jums! Paldies Funface TV! Paldies! Tātad, un vēlreiz mēs pastīsimies cilvēks, kurš, teica, ka tas esmu Neglīts pēc TV. Pēc TV
tu esi bērns, tādēļ es neko neteikšu slikti par tevi. Es negribu, lai man uzbruk māmas un saka, tu aizskar bērns, tu aizskar jauniešus un bērns nevajag tā pazemot internetā, Bet jūs vaktējiet savu bērnu internetā, tādēļ ne, fuck it. Visi, kas grib iet pēc TV, ierakstīt zem viņa bildes, ko jūs domājat par viņu. Varat ierakstīt, ka viņš labs bērns, labs cilvēks. Es nezinu, jūs varat arī kaut ko labi ierakstīt. Bet aiziet ierakstīt, ko jūs domājat par pēc TV, un lai viņš saprot, ko viņš ir izdarījis, un varbūt viņš mācīsies no tā, un vecāki sekos viņam vairāk līdzi. Ja tas ir viņš, varbūt tas nav viņš. Bet interesantā lieta arī, protams, kad viņš cilvēks, kas saka par mani sliktu, arī man seko tādēļ. Es nezinu, kāpēc jūs man sekojiet. Otrā lieta nebija tik arī pozitīva. Dosimies tālāk. Varbūt kaut kas ir labs. Mārts Cauns saka, tev patīk dzert. Es ķebalu acī, ble. Visiem cilvēkiem patīk dzert, bet ja tu runā par alkoholisko dzērienu, tad es nedzeru vairs tik daudz kā agrāk. Agrāk es dzēru bišķi vairāk, tagad es vairs tā nedzeru. Es uzskatu, katrs latvietis, katrs cilvēks, kuram garšo, aliņš vai vienalga kas, vai vīns, vai jebkas, normāli ir izdzert 1 glāzi vīnu vai 1 aliņu. Tas nenozīmē, ka es katru dienu atnāku ar 2 litru pudeli un vēl ar 0,7 leduskapī un kožu un katru dienu. Tā nav, būsim reāli. Tā nav tādēļ, tavs, kas saka, aplams ir un... Tādēļ, tavs pieņēmums ir aplams, man patīk dzert arī ūdeni, kolas un vispārējo, bet ja par alkoholu runa, es vairs nelietoju. Es esmu sadzēries vienkārši tādēļ, es nevaru pateikt līdz galam vārdus. Tu apsolies vairāk nedzert? Nē, nopietni, jā, apsolu. Tad rekur Birds nākošais bišķi pozitīvāks noteikti ir, jo izstāsts tur pirmā cērts ir interesanti, tad es domāju, tur būs interesanti video un tā, un cerams būs labi. Un šis cilvēks saka, interesanti laikam, viss tagad likšu video par pieņēmumiem, neesi pirmais, kuram tādu iecer. Well. No shit, Sherlock. Jā, no shit, Sherlock, what the fuck, bro? Protams, kad ir citiem vidzīgi tādi ielikt, kāpēc es nevaru ielikt? Nav jau tā, ka viens ieliek un, visi vairs nevar. Tas ir kā challenge, kā teks, kā vienalga kas. Jebkurš cilvēks var to darīt, un šādauts visiem, kas jau to ir izdarījuši, uzfilmējuši tādu tipu video, es nezogu no jums, please, neiesūdziet mani tiesā. Lūdzu! Ko jūs domājat? Es ceru, nekas pozitīvs šeit nav. Viss, ko jūs domājat, ir slikts par mani. Rekur kaut kas bišķi pozitīvāks. Tavs mīļākais sporta veids ir futbols. Rob 4X, paldies. Tev ir taisnība. Mans mīļākais sporta veids laikam ir futbols, un ja man jāizvēlās. Man nav īsti tādi tur nosacīt baigi mīļākie sporta veidi, bet ja man būtu jāspēlē kaut kas, vai basketbols, vai futbols, vai hokejs, vai daļslidošana, kērlings. Kērlings īsumā gribētu pamēģināt kaut kad uzspēlēt, bet šaubos. Bet, futbols ir mans mīļākais sporta veids, kur, ja man būtu jāizvēlas spēlēt noteikti futbolu. Evolving, tas kaut kur redzēts cilvēks. Tas ir kaut kur redzēts. Jā, tas ir, es to čoku pat esmu redzējis. Reku fragments no tās vietas, kur es viņu esmu redzējis. Sorry, Mr. Content. Viņš saka repčiks. Prieks, kad es kontentam asociējos ar repčiku. Tas ir jokes aside, bet paldies, kad es asociējos šim cilvēkam ar repčiku. Jā, es repčiku nodarbojos varbūt ne tik daudz kā agrāk, bet kas to lai zina, varbūt kaut kad nākotnē būs kāda dziesma no manis, jo man vienmēr gribās, bet īsti tagad nesanāk laiks un vidīgi gribās filmēt. YouTube bišķi vairāk, kā saka, man ir sirdī tuvāk šobrīd, bet repčiks nekur nepazūd un kaut kad jau arī atgriezīsies. Davai paņemsim vēl 3 cilvēkus. Tātad J.A. Jānis, jeb Jānis, yo, what up, mate? Hudā kapucē ārā augsts ir, tu jau zini to. Viņš saka, you know my name, you play game, you go snail, I go fast. Tas nav īsti pieņēmums, bet viņš zina, pieņēmums respektīvi ir tāds, kad man patīk Mācis. Mācis ir, Mācis ir the greatest rapper of all time, just saying. No underground, he the greatest, no tūkuma goat, like he is the goat. Es saku vēlreiz, aiziet pačkojiet Mācis, piemēram, pārāk augsts, jeb hūdā, kapucē ārā augsts ir.
augsts ir, huda, kapuce, ārā augsts ir, huda, kapuce, ārā augsts ir, huda, kapuce, ārā augsts ir. Tas ir, nu, laik vispār classic tracks, tādēļ, nu, aiziet, iečkojiet un atbalstiet, nospiediet to laiku pogu viņam, vai arī abonējiet viņa kanālu. Bet jā, pieņēmums ir pareizs, es klausos Mats un Mats ir... Tad nākošais ir pieņēmums no Lil Gun. Lil Gun saka man, tev Chrome nepatīk. Trāpīs desmitniekā, man nepatīk Chrome. Wait a second, es lojās būšu atpakaļ. Redziet, ir šīs te, jā, bet ne Chrome, bet Sweets. Man vajag Sweets Kendama. Es esmu Sweets Kendama atbalstītājs. Shoutouts Ingusam, shoutouts Ročam, shoutouts pārējiem no Sweets Kendamas, kas man nepazīst un vispār tas ir irrelevant, ko es saku, bet shoutouts Ingusam, shoutouts Ročam. Ja jūs gribat labu kvalitatīvu kendamu, ņemiet Sweets Kendamu. Šis pat nav sponsorēts vidīgs, bet ja Sweets Kendama, jeb Keka Kendama man grib vēlreiz nosponsorēt. Bet, nu, jūs jau ziniet, e-pastā, lūdzu Keka Kendama. Bet, starp citu runājot par, tas tāds mazs plaks, ja jūs gribat, ja jums patīk Kendama vidīgi un tam līdzīgas lietas ir Keka Kendama, YouTube tagad aktīvs viņiem, kas ir kanāls un viņi tur liek vidīgs. Un jūs varat droši iečakot, pasīties daudz labāku vlogu pa manējiem, kvalitatīvāki. Basically, viss labāks par mani. Es īsti neko nemāku, bet es jums varu parādīt, ko es esmu iemācījies. Kaut ko varbūt es varēšu izdarīt. Kriš 3 mēģinājumi, ja es neizdaru, tad sorry, Keka Kendama un Sweets Kendama. Pēdējais mēģinājums, skaties, es varu darēt, man nekas nesanāks. Jā, protams, ka man nesanāks. Happy day! Tad pēdējais nāk no Anuks 155, un šis ir vispozitīvākais, ko es esmu dzirdējis. Tev ir grūti vai pat neiespējami dabūt meiteni. Well, fuck it. Nu, ja pat Anuks saka, tad fuck it. Nebūs man nekad meitenes. Nice! Norb! Norbi! Kaspar! Nec pat čomiem pofiks man, viņi pat nenāk. Es viņus pat saucu, viņi pat negrib atnākt, jo viņiem ir kauns filmēties ar mani. Skaidrs, nu jā, meitenes nebūs. Nu, jā, viss. Uz šīs pozitīvās nots mēs beigsim video. Paldies, ka skatījies. Nospied laiku, jo, tas ir vienīgais, ko es varu dabūt, varbūt. Nospied abonēt, jo tas ir arī vienīgais, varbūt, ko es varu dabūt. Un nošēro video, jo varbūt tas arī ir vienīgais, ko es varu dabūt no tevis, no meitenes. Ja meitene tu skaties, vismaz izdara to, jo, meitenes nedabūšu savu. Tā kā jā, tas ir arī viss. Paldies, ka skatījies. Paldies, tev, Anuks, par izbojātu dienu. Paldies. Peace.